Сначала послушайте рассказ без перевода. Рассказ будет звучать медленно. Постарайтесь понять общий смысл и уловить знакомые слова. Дальше рассказ будет повторен с переводом. В описании вы можете найти и ознакомиться с инструкциями, которые вам помогут добиться эффективных и быстрых результатов. Успехов в изучении латышского языка. Diena bez telefona. No rīta es pamodos pēdējā brīdī. 15 minūtes līdz autobusam. Nekādas dušas, nekādu brokastu. Ātri saģērbos, paķēru somu un izskrēju no mājas. Jau pēc dažām minūtēm kāpjot autobusā, automātiski mēģināju paņemt telefonu no kabatas. Tukšums. Telefona nebija. Es apstājos uz vietas, meklēju vēlreiz, un vēlreiz, un tad sapratu. Telefons palika mājās. Sākumā bija dusmas, tad viegls šoks. Bez telefona man nebija ētalona, un es braucu bez biļetes. Visu ceļu skatījos pa logu, bet ar vienu aci vēroju, vai neiekāps kontrolieris. Bez telefona man nebija. Piekļuves čatiem un ziņām, kurus vienmēr skatos braucot uz darbu. Bija dīvaini vienkārši sēdēt un neko nepārbaudīt. Nebija nekā no ierastās rīta rutīnas, laikapstākļu, podkāsta vai raksta. Šoreiz bija tikai es un autobuss. Es sēdēju autobusā un nezināju, ko darīt ar savām rokām un domām. Citi bija aizņemti ar ekrāniem, bet es beidzot redzēju, kas notiek apkārt. Aiz loga saule. Cilvēki, katrs ar savu nodarbi. Man kļuva mierīgāk. Darbā viss izrādījās vienkāršāk nekā domāju. Paroles datorā jau bija saglabātas, un tā kā nebija telefona, es netraucēti strādāju. Bez izziņām, bez paziņojumiem, un es darīju vairāk nekā parasti. Pusdienās es sēdēju viena, bet šoreiz apzināti. Bez ekrāna, bez steigas. Es tiešām sajūtu, ko ēdu. Tas bija vienkāršs ēdiens, bet likās garšīgāks nekā citreiz. Pēc darba es braucu mājās. Šoreiz es nolēmu izkāpt vienu pieturu agrāk un nedaudz izstaigāties. Laiks bija silts, gaiss svaigs, pilsēta elpoja. Es gāju lēnām un beidzot sajūtu, kāda ir diena, nevis ekrānā, bet man visapkārt. Un tieši tad es pamanīju, netālu no mājām bija atvēries jauns restorāns. Agrāk es to nekad nebiju redzējusi. Tajā brīdī es sapratu. Dzīve notiek apkārt, nevis ekrānā, un cik daudz es biju palaidusi garām skatoties lejup, nevis uz priekšu. Kad atvēru mājas durvis, telefons gulēja uz galda. Kluss, it kā nekas nebūtu noticis. Bet es biju mainījusies. Tā nebija katastrofa, tā bija pauze, un man tā bija vajadzīga. Diena bez telefona. No rīta es pamodos pēdējā brīdī. 15 minūtes līdz autobusam. Nekādas dušas, nekādu brokastu. Ātri saģērbos, paķēru somu un izskrēju no mājas.
Jau pēc dažām minūtēm kāpjot autobusā, automātiski mēģināju paņemt telefonu no kabatas. Tukšums. Telefona nebija. Es apstājos uz vietas, meklēju vēlreiz, un vēlreiz, un tad sapratu. Telefons palika mājās. Sākumā bija dusmas, tad viegls šoks. Bez telefona man nebija ētalona, un es braucu bez biļetes. Visu ceļu skatījos pa logu, bet ar vienu aci vēroju, vai neiekāps kontrolieris. Bez telefona man nebija. Piekļuves čatiem un ziņām, kurus vienmēr skatos braucot uz darbu. Bija dīvaini vienkārši sēdēt un neko nepārbaudīt. Nebija nekā no ierastās rīta rutīnas, laikapstākļu, podkāsta vai raksta. Šoreiz bija tikai es un autobuss. Es sēdēju autobusā un nezināju, ko darīt ar savām rokām un domām. Citi bija aizņemti ar ekrāniem, bet es beidzot redzēju, kas notiek apkārt. Aiz loga saule. Cilvēki, katrs ar savu nodarbi. Man kļuva mierīgāk. Darbā viss izrādījās vienkāršāk nekā domāju. Paroles datorā jau bija saglabātas, un tā kā nebija telefona, es netraucēti strādāju. Bez izziņām, bez paziņojumiem, un es darīju vairāk nekā parasti. Pusdienās es sēdēju viena, bet šoreiz apzināti. Bez ekrāna, bez steigas. Es tiešām sajūtu, ko ēdu. Tas bija vienkāršs ēdiens, bet likās garšīgāks nekā citreiz. Pēc darba es braucu mājās. Šoreiz es nolēmu izkāpt vienu pieturu agrāk un nedaudz izstaigāties. Laiks bija silts, gaiss svaigs, pilsēta elpoja. Es gāju lēnām un beidzot sajūtu, kāda ir diena, nevis ekrānā, bet man visapkārt. Un tieši tad es pamanīju, netālu no mājām bija atvēries jauns restorāns. Agrāk es to nekad nebiju redzējusi. Tajā brīdī es sapratu. Dzīve notiek apkārt, nevis ekrānā, un cik daudz es biju palaidusi garām skatoties lejup, nevis uz priekšu. Kad atvēru mājas durvis, telefons gulēja uz galda. Kluss, it kā nekas nebūtu noticis, bet es biju mainījusies. Tā nebija katastrofa, tā bija pauze, un man tā bija vajadzīga.